Uzmanību! Runā zvaigzne! Ko šodien aizvadīt spēli pret Ūsiņu ar rezultātu 6-2 mūsu labā. Spēle bija diezgan spraiga un paldies Džekiem, ka ļoti smagi strādāja uz laukuma. Paldies visiem faniem, kas bija klātienē un pie ekrāniem. Un, patīkam saņemt medaļu un turpinām sezonu uz patīkams nots. Un tagad spēles foršākie mirkļi. Komentāru pret Jacīšinu varianti nekādi. Tūlīt būs back-to-back sausā. Un Reinis Vološins izdara metienu pāri vārtiem. Bet labi, gaidīja, bet Jačišins arī meklēja. Jačišins, jā. Meklēja. Un dziļums. Vēlreiz met pa vārtiem. Jačišins izlika roku, bet nē, nav ķeraķi. Un arī par vārtu! Vārti! Un pieminēšu to, ka Patrioti realizē pirmo vairākumu. Paliek vēl viens. Ļoti svarīgs spēles sākumā izmantot pirmo vairākumu. Tātad vēl 43 sekundes būs iespēja spēlēt vairākumā. Salauž Jačišins sausā. Jā, tieši tā. Un saprot. Švinks tikko labi uz un Patriks Švinka atgūst ripu. Dodās uzbrukumā. Metiets ar nērto vārti! Patriks Švinka ļoti labi ar nērto raida ripu virs. Tuvajā stūrī augšā virs Jacīšina vārtiem, jā. Ļoti labi izdarīja. Highlight reel goals. Izslēdziet pīkstuļus, es vairs pats sev nedzirdu. Tas bungas ir tik tuvu. Bet jā, vārti ļoti skaisti un šeit nogriez viens Un neatslāps dodas. No Tomas, jā, ieslēdz vienu, otru, trešo un tagad pats aizies. Skaties, viens pats ies. Un diezgan viegli atļauj viņam iet Patriotu aizsardzības zonā. Atrad partneru muļķnieks! Vārti! Šis savienojums mamutiem, viņiem arī plūmi izveda visus, atveda un iedeva muļķniekam uz tukšiem, un muļķnieks arī par to pateicās. Un šeit arī, godīgi teikšu, Tomas izveidoja. Izdarīja visu, jā, izdarīja lielas piespēles vārtu priekšā. Un rezultāts jau ir 1-2. Skatoties no Ūsiņa pozīcijām. Šis padara atkal interesants spriedzi. Bet, ja es nemaldos, nav. Ir viss kārtībā, ir 3 maiņas, jo uzņem ir. Pēc zilās līnijas nobremzē un pazaudē ripu. Metīs. Un Reinis Vološins klūpienā. Ir vārti! Ripa ir vārtos! Vārti! Šobrīd gribētos teikt, ka Tomas Plūme vēl kulsiņu vienkārši aiz ausi. Viņš parāda savu statusu komandā. Komandas asistents kā nekā. Un šeit Gustavam Švinkam, diemžēl, neizdevās nosekt tuvo stūri. Sākumā viņš ar viņu arī aizgāja, bija kāja, bet ne līdz galam, un tas turpināja cīnīties par to ripu, jo tur bija viss izdarīts. Viņš gāja, noguldīja spēlētāji, gaidīja jau, ka piespēle būs tur, izbrauc apkārt vārtiem, un saucamais reparauns izdevās veiksmīgi šodien. Jā, šoreiz veiksmīgi. Patrioti viņi sagaidīs uz zilās līnijas. Jā, 4 iziet ar metienu, labas metiens, bet nevies Švinka atvēra. Ui, cik labi! Un Arturs Mēnsens ieslēdz kājas. Kā novāc pirmo un otro, un Kaņa vārti! Bet Reikors, tas ir tas skaidrs. Tu tiešām skaties no malas, tas ir forši. Manuprāt, tur visi nodomāja, kad Arturs Mēnsens piespēlēs uz tālo vārdu stapu, bet nē, izdarīja pats metienu. Un kurš arī kāņās ir precīzs, jā, tieši tā. Izmantoja to kāju, jo viņam būtu principā jātaisa tas atspēriens solis vārdsargam, lai pārslīdētu. Viņš to kāju kā atstāja, un viņš to izmanto un iemet viņā iekšā. Un uz tālo iedod Solsaru, bet neizgāja. Ivo Reiniks. Centās individuāli skaisti apspēlēt, taču Patriks Švinka izdara metienu vārti! Es teiktu tāds komandas labs spiediens. Viens mēģina izveidot atliekošo ripu, meklē ātrāk pirmie un izveido arī labu brīvu metienu. Bet Patriks Švinka gūst jau savus otros vārdus šajā spēlē.
izvirza komandu vadībā ar rezultātu 4-2. Kā iepriekš mēs skatījāmies. Un šeit jau atkal Valošins. Iet zonā, izdara metienu, jo Cišinam tieši magnētā. Arī. Jā, bet Tā nav piespiesta vārti! Vārti! Kurš tā tur bija pirmais pie rīpas Reinis Valošins? Es teikšu godīgi, no augšas mana redzējuma, es nezinu, mēs varam pastīties atkārtojumā, bet ideiski bija tā, ka tiek izdarīts metiens, ja Čišinam viens kaisars ir pusgaisā. Nekas mums te jāgļuko, jo viņa palika pie kājām un viņa arī iebakstīja. Jo viņa biegāja un izdarīja visu, ko pārlasīja uzbrukumā. Labā augstumā. Jā. Tomas jau ir izlaists. Un šeit piespēle prasītos Emilu, tā arī notiek. Emils Nikitins iziet vienatnē. Un vārti! Emils Nikitins! Vārti! Emils Nikitins no Pētera Rāzes piespēles izrēķinās ar Andriju Cīšinu. 1-0 pilnībā. Viss cieņa, bet augstasmīgi. Redzam arī Pēters Rāzne ļoti acīgs, pamanīja komandas biedru, kurš jau bija pie zilās līnijas, gatavs izskriet vienatnē pret Andriju Cīšinu. Un patriotiem Artūrs Mēnsens tiek atzīts par komandas labāko spēlētāju šajā spēlē. Nē, Zigmārs Vītols, es atvainojos 32, nevis 42. Tas, kurš bija tas kā piemineklis, kurš sagaidīja švīgu. Jā,